2015. gadā es nolēmu, ka es mainīšu savu dzīvi. Es sāku iet datorkursos, un pēc tam pagāja kāds gadiņš, un tad es jau varēju atrast savu pirmo darbu IT sfērā. Un, ja jūs jautājat, kāpēc to darīju, nu loģiski, vai ne? Gribējās vairāk naudas nopelnīt, dzīvot labāk. Bet, kas notika realitātē, ir, es sāku stresot par naudu arvien vairāk. Un jo vairāk es nopelnīju darbā, jo nelaimīgāks un stresaināks es jutos. Visu laiku bija strīdi par naudu. Un iekšā bija tā sajūta, kad visu laiku bail to naudu pazaudēt. Ja? Tev viņa nāk, bet tūlīt nebūs. Un visu laiku tas stress. Un tad tur viens iekšā sāk ticēt, ka tik tiešām nauda ir slikta, ka tas tikai atnes stresu, raizes. Ja? Un tad es tā apskatījos atpakaļ uz pagātni, likās īstenībā, ka es pelnīju mazāk, biju laimīgāks. Ja? Tāda nabaga cilvēka, rožainā tāda laimīta, vai ne? Bet kas notiek īstenībā ir tas iekšējais bombzis, kā mēs viņu saucam, ja? Viņš tevi sabotažē visu laiku, un viņš tev tā liek justies, jo viņš jau nemāk vispār naudu rīkoties. Viņam tiešām vajag mazumiņu. Ja? Un tikai tad, kad es no tā atkritījos un tiku vaļā, un arī atrisināju tās bloķējušās zemapziņas programmas, kas traucē pa īstam izbaudīt dzīvi, jo nauda jau ir enerģija. Tikai tad es sapratu, kā tas viss strādā. Tev nauda ir jāiegulda sevī un jādod sev labas lietas, lai tu justies labi, lai tavs ķermenis un tavu būtību saprot, kad ir labi tā justies, ir forši, enerģija plūst, viss notiek, un tad tu vari pārstāt par to uztraukties. Un tad, kad tu tiec vaļā no tā bloķējošā, tā nabadzības, tā sajūtas, tā iekšējā bombža, tad pēkšņi viss sāk notikt. Tad tu vari būt brīvs, un tā ir kolosāla sajūta, ka tu sasniedz to iekšējo brīvību, un tad vienkārši gluži automātiski tu sāc darīt lietas pavisam savādāk, no cita redzes viedokļa, ar citu sajūtu, jo tās ir tās sajūtas, kas mūs vada. Un tad tu vari sasniegt lielākus panākumus karjerā, biznesā, ja vajag, un justies kolosāli personīgā dzīvē arī. Un ja tu vēlies atbloķēt šīs te sajūtas, kas tev traucē sasniegt un izbaudīt to, kas tev jau ir, nāc uz izaugsmesterapija.com. Strādāsim, un es tev iedošu brīvu konsultāciju.